Un savukārt trešo vietu Cēsu vēsturiskā rajona popgrupu un solistu konkursā festivālā dziesmas spārnos ieguvis Gustavs Grībergs. Neiet malā, jo jums arī būs jāsaka tie lielie vārdi. Grīberga kungs nāk, wow! Redz. Cik savajā. Paldies māmiņai. Tu dziedāji dziesmu? Kā viņa tev patīk tā dziesma? Nodzied mums vienu pantiņu. Wow, super! Mācaties! Tā, uztaļ, tev. Antēko, arī mums nodziedās gan pantiņu no savas dziesmas, ko? Reiz nejūtos es kā īsta dāma, visi saka mazā esi rāma, lai gan gadi man vēl tikai 6, tomēr dāmulīti man nav 6. Patīk man gan cepures, gan krelles, labi ar tām izrotāt ir lelles, tomēr ir tik ļoti, ļoti klīti, ja ar krellēm mani motivīti. Paldies! Excelent! Man vēl viens jautājums. Ko māmas par to visu saka? Super! Paldies pedagogiem! Paldies! Mēs esam lepni par bērniem un par mūsu bērndārzu. Kas ir pedagogs? Kas viņus šitā? Es jums pateikšu žūrijai, jo viņi ir pelnījuši nemazāk kā 1. vietu. Man tā liekas, ir tā. Kas ir pedagogs? Gunitiņa! Wow, man te ir rakstīts. Gunitai Liepiņai ir pateicības raksts par bērnu sagatavošanu solistu vokālajam konkursam. Gunitiņa, lūdzu. Tā, bet tu mums vēl neizrojām, jo mums vēl turpinās, jā? Tā, solisti apbalvotici. Reku tev māma sveica. Labi, bet tā oficiālajā rakstā ir rakstīts tā. Līgatnes novada pateicības rakstu un naudas balvu 150 eiro apmērā. Līgatnes novada pirmskolas izglītības iestādes pedagogus par ieguldījumu estētiskā audzināšanā saskarsmē ar skolēniem apbalvot Vitu Siliņu. Mariju Graudiņu. Un Zani Kalniņu. Mīļās audzības, vai pareizi teicu, man ir tiesības jūs tā uzrunāt, ja to var tikai mazie ķipari. Droši vien, ka ir. Ko jūs par to visu gribētu teikt? Kā jūs nonācāt līdz kalna galam? Man liels prieks, ka mans hobijs un mana patika pret bērniem ir tas, ko es ikdienā daru. Tas ir tik maz, bet tas ir tik svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo jūs darat to, ko tu mīli, tas ir izdodas. Bet kā būtu bijis, ja jūs toreiz pirms daudziem gadiem nebūtu paņēmuši šito mazo ķiparu pie rokas un ievedus bērndārzā, vai kur tur mājās dziesmiņas
dziedāt? Dzīvē vienmēr ir tā, ka viss labais notiek un satiekās arī pēc ilgāka laika viss kopā. Tam tā bija jābūt sliktais. Tas ir labais liktenis, vai ne, Zana? Droši vien, jā. Es vienkārši mazliet apmūsus, jā, par šādu godu. Es saprotu, Zana jau ļoti reti skatos uz kāpi viņa apmūsa. Gulitiņ, ko tu teiksi par savām meitenēm vēl? Pašas labākās. Pašas labākās. Gan šīs, gan pārējās bērndārza meitenes, audzinātājas, saimniecības un tā tālāk ir pašas labākās, jo mums ir pats labākais dārziņš. Paldies jums! Pareiz mūzika! Aiziet! Visa dzīve no mums ir viens liels un notikumiem bagāts ceļojums. Savas naktīs
svinēta tāda deju notikums, rudens ar danču uztūzību. Un tad parasti rudens danči iesākās ar vienu tādu patīkamu un feinu sniegputeni. Tā parasti bija. Nu, tad viena dziesmiņa arī dzen par nedaudz vēsākiem atmosfēras slāņiem vasaras dienā. Mums ir atkal Svoju domas paša galvenāko vadītāju Einsteinu. Tas skaidrs? Es atceru. Halo? Jā? Nē, man pasākums. Kas man? Druvietis kundze, labdien, Druvietis kundze, jā. Nē, mums šodien ir tā audzēkņa apbalvošana, bet tā jāsaka sveicieni jums no Druvietis kundzes visiem. Viņš saka, paldies, jā. Vai no mūsu skolas arī te streikā bija? Bija, es nezinu, 6-8 bijuši. Un es streikā tur gājiet. Jūs tās prasības atbalstat? Nu, es sapratu, kad jāiet, kad jūs atbalstat. Nebūs tas matemātikas eksāmenis. Jūs negribat, ka tā kā visiem matemātikā jāliek eksāmenis. Nē, es dzirdēju par to, bet tur jau tāds līdenis tā. Lai daudz nestrīdās, jā? Ko jūs? Nu jā, es sapratu, jūs toreiz nevarējāt būt, jo tur bija tas, tas pašas skolotājs stāvīt. Jūs brauksiet tik līdz mēs sāksim strādāt.
Ar direktoru gribat runāt? Direktoriem, es nezinu, vai viņi tagad nāc. Skolas direktori varētu paaicināt? Halo? Halo? Nē, kas? Nē, labi. Nekur. Nu labi, būs jārunā. Lūdzu, skolas direktore Gintija Blumentāle. Man tiešām tāds ir, ka es esmu saulē, bet papalaudē ietrauc, kur ir kāds. Saulē vai es saku, saulēs, man būs tāpēc teikt, skožam. Tā tad labdien visiem. Es nenomījoznāju Druvietas kundzes, jo es esmu runājis ar IKVD pārstāvjiem un tikus Izglītības kvalitātes valsts dienestu, un es esmu tikus galā. Nevis es atļaušos teikt, nevis es, bet Līgarnes novada vidusskola ir tikus galā. Un ne ar to visu. Tā. Man vēl kaut kas jāsaka. Labi. Nu tā tad. Nu kā jau mēs saprotam, kāpēc mēs šeit esam pulcējušies un nonākot līdz šim brīdim, manas prieka asaru pērlis jau gāzās tādā diezgan lielā ūdens kritumā, un es domāju, kas nu tagad būs, kad es stāvēšu šeit un sveiksim manējos. Tas ir Līgatnes novada vidusskolas skolēnus. Varbūt, ka te tecēs kāds strautiņš, jo tiešām man šis ir ļoti emocionāls un saviņojošs brīdis, jo tajā mirklī, kad mēs lēmām, cik varētu būt aptuveni šie sveicamie, un tad, kad nāca pirmās olimpiādes, tad mani māca lielas bažas, jo, diemžēl, pirmās olimpiādes, kas bija, mēs neieguvām pilnīgi neko, pat ne atzinības. Un tad man jau bija satraukums, kas notiek, kāpēc tā. Bet tad tās slūžas vērās, un tad bija viena vieta pēc otras un vairākas. Un rezultāts ir tāds, ka gandrīz te nepietiek visiem, visi galdi ir pilni un nepietiek visiem vietas. Un šajā sakrā es vēlu novēlēt visiem tie, kas te nāks priekšā saņemt balvas, priecāties un gavilēt par to, bet neapstāties tādā pašapmierinātībā, ka es esmu sasniedzis visu. Es esmu iegūst 3. vietu vai 2. vai 1, bet tiekties tālāk. Ja šogad es ieguvu 2. vietu, tad nākamgad mērķēt uz 1. Ja šogad es ieguvu 1. vietu, tad nākamgad mērķēt iegūt 2 vietas, varbūt abas 1, varbūt 1 un 3. Ja? Nu, tāds mans novērtējums. Un skolotājiem, protams, kas nāk šeit priekšā, mums bija, kurš šodien te 3 apbalvot skolotāji, tad patiesībā es vēlētos, lai man te būtu visi mani skolas skolotāji. Bet nu nekas, vēl jau būs arī citi gadi, kad varēs nākt arī citi skolotāji. Liels paldies jums par ieguldīto darbu un neatlaidību olimpiāžu gatavošanā, jo tas arī būtu nav viegls darbs. Paldies, ķeramies klāt. Labi, ķeramies klāt tam lielajām, vislielākajām pasākumā, jo tiešām Līgatnes novada vidusskola ir mūsu, teiksim tā, ļoti liela izglītības iestāde. Es gribētu teikt, ar katru gadu tā sekme latiņa paliek aizvien augstāk, un es gribu no savas puses pateikt tiešām lielu paldies gan pedagoģu kolektīvam, kas kaldina šos labos sasniegumus, gan arī audzēkņiem, kas labprāt atsaucās pedagoģu aicinājumiem, mācās, brauc uz olimpiādēm, piedalās dažādās sacensībās un gala rezultātā arī kāp uz šīs skatuves. Un šodien uz šīs skatuves kā pirmo es aicināšu 2. B klases skolnieci, tagad jau laikam 3. B klases skolnieci var teikt, Anniju Meņģeli un skolotāju Dainu Laganovsku, lai pateiktu paldies par 1. vietu matemātikas olimpiādē, pasniegtu pateicības rakstu novada domes un naudas balvas 100 eiro apmērā.
vietas ieguvēji 6. B klases audzēknis Ginters Nauls Kušķis un skolotāja Ina Plume. Tātad gan Ginteram, gan skolotājai Inai Plumei arī Līgas novada domas pateicības raksts un naudas balva 100 eiro. Paldies, tā paliekam. Un kas mums? Un vēl mums ir tātad starpnovada olimpiādē krievu valodā pirmo vietu ieguva Aleksandra Hirčuka un skolotāja Viktorija Mazūrova. Arī Aleksandrai un skolotāja Mazūrovai Līgas novada domas pateicības raksts un naudas balva 100 eiro. Jūs, skatoties pēc saraksta, esat vislabākie ne tikai mūsu skolā, bet arī vislabākie bijušajā Cēsu rajonā, starp 7 novadiem, kur notiek šīs olimpiādas. Kādas ir sajūtas toreiz un kādas ir sajūtas šobrīd? Sāksim ar tev, Anni. Labas. Šobrīd vēl labākas. Pastāst man, es skatu, tu matemātikā, tu esi matemātika liela? Es pateikšu, viņi pilnīgi perfekti izpild visus 100%. Viņi nebija nevienu kļūdu. 100% pirmā vieta. Skolotāji, ko darat ar pilnīgi perfektiem bērniem? Es par viņiem ļoti priecājos un izsaku paldies arī šo bērnu vecākiem, ka viņi atbalsta skolotājas prasības. Un arī mājās droši vien ļoti stingri steigina pie matemātikas uzdevumiem. Tā ir? Jā. Labi. Un kā mums veicās angļu valodā? Ko nozīmē labi? Vislabāk es saprotu. Jā. Tu latviski vispār vairs nemāk runāt? Protu. Tev patīk labāk latviski vai angliski? Tu arī naktī sapņo angliski? Un kā skolotāji? Vienkārši es daru savu darbu, un es ļoti priecājos, ka ir kāds, kas patiesi mani atbalsta manā darbā. To, ko es daru. Kādi skolotājai ir sapņi uz priekšdienām? Labāk mācītos. Es novēlu no savas puses, lai jūs iedomātos par sapni būt uz šīs skatuves ik gadu un vairākas reizes. Labi, es jums to vīrus tomēr centīšos pielaist. Labi, angļu valoda ir un kā krievu valoda? Sajūta nedzīsāku un liekņos un paldies savai skolniecei Aleksandrai, protams, jā. Izklausīja, izdarīja, kas vairāk man parādīja. Skolotāji, bet es esmu ievērojis, ka jūs katru gadu nostājuši šīs skatus. Kā jums tas izdodās? Ne katru gadu, pagājušā gada nebija, bet 3. reizi ir. Turpināšu. Skolotāji motivē mācīties krievu valodu? Jā, protams. Kāpēc krievu valodu jāmācās ir? Es dzīvoju Latvijas. Ne tikai dzīvē, arī tagad notiek, ko? Jā. Ko tu darīsi ar šiem 100 eiro? Aiziet. Tu domā, ka tev nebūs? Būs. Brauc uz Krieviju? Jā. Ok. Labi, paldies jums! Tā, paldies, tie bija mūsu pirmo vietu ieguvēji. Otrās vietas starpnovada olimpiādē mums ir ieguvis informātikas
olimpiādē 6. klases audzēknis Dāvis Kažemaks un skolotāja Kitija Blumentāle. Tā, Dāvim un skolotājai Blumentālei Līgas novadomas pateicības raksts un naudas balva 70 eiro apmērā. Tā, lasām tālāk, kas mums vēl ir otro vietu ieguvis. Otrās vietas ieguvēji ar Līgas novadu pateicības rakstu un naudas balvu 70 eiro apmērā tiek apbalvots Dāvis Kažemaks matemātikas olimpiādē un skolotāja Gaita Meistere. Tu jau teici, bet viņa atspēja. Tā, un vēl otrās vietas ieguvējs mums ir matemātikas olimpiādē 6. B klases audzēknis Andrejs Mudulis un skolotāja Ritma Timermane. Līgas novadomas pateicības raksts un naudas balva 70 eiro. Tā, es viss nosaucu otrās vietas ieguvēju. Tā, jūs esat, mēdz teikt, ka otrā vieta ir pat sliktāk par 4.